Labdien, Māra! Man ir patiesi prieks jūs redzēt mūsu studijā. Un tik lieliskā pavasara laikā. Un 4 ātri ekspresa jautājumi. Kāda ir brīnišķīgākā dāvana, kur jūs esat saņēmusi? Padomu laikā, tad, kad neko nevarēja nopirkt ārzemēs, mans vīrs bija ārzemēs vienreiz, un 8. martā viņš man atveda klēpi Holandas rozes no Kopenhāgenes. Nevis kaut kādu tur, es nezinu, ziepes vai šampūnu vai zeķu bikses. Nu, respektīvi, tajos laikos, kad mēģināja atrast kaut ko derīgu ģimenei, vai ne? Tiešām kaut vai ziepju gabaliņu, ja? Viņš atved pa visu naudu un skaistas. Tad es saprotu, ka viņš ir vairāk romantisks vīrietis nekā praktisks vīrietis. Ja kaut kurā brīdī. Viņš lidostā ieraudzīja tās puķis, un viņam iepatikās, viņš domāja, ko es te tagad staigāšu pa veikaliem. Kā jūs varētu pabeigt teikumu? Īsts vīrietis ir? Tāds, kurš es aprecu parasti. Tad tas ir viens, bet tad katrai sievietei pa vienam īstam vīrietim jāatrod laime līdz mūža beigām. Nu, cerams. Lieliski. 3 lietas, kas katru sievieti dara ļoti īpašu. Nu, ne jau no ģērbšanās, kā jūs domājat. Es par to ne jau no lūpu krāsa. Es par to nešaubos. Ne jau no implanti. Tam es dažreiz pievēršu uzmanību. Jā. Es domāju, ka tomēr īsts tāds sievietes starojums saistās ar tādu maigumu mīlestību pret pasauli kopumā un, protams, pret ģimeni, pret vīrieti. Tas ir tas īpašais. Jā, lieliski. Tagad ir laiks doties uz studiju.